Вон их нашел, после звонить. Мы пойдем сюда.
Ir 1918. gada 18. novembris, 16:30. Rīgas pilsētas 2. teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī, tiek proklamēta Latvijas Republika. Vārds tiek dots pirmajam prezidentam Kārlim Ulmanim, kurš pagaidu valdības vārdā pasludina par nodibināt Latvijas valsti par demokrātisku republiku. Kājās pieceļas Tautas padomes un prezidija locekļi un klātesošie pilsoņi. Atskan no Latvijas operas dalībniekiem dziedāta tautas himna Dievs svētī Latviju, kuru nodzied 3 reizes. Tas bija izraksts no 1918. gada 18. novembra sēdes protokola. Savukārt laikraksts jaunākās ziņas gandrīz pusi no 8 lapušu lielā 19. novembra numura veltīja latviešu tautas neatkarīgas valsts pasludināšanai. Redakcijas ievadā es sveicinātu jaunā Latvija, vārdā nenosaukts apskatnieks. Noturēju Daugavīnu, noturēju Daugavīnu, dzīvie viņi Daugavīnu, visgarami Daugavs malu, visgarami Daugavs malu, lai nenāca sveša kalna, šai zemē izviedu rauti, šai zemē izviedu rauti. Tauta pati sev ir ienaidnieks. Tā ir mūsu vēsturiskā pieredze. Ja ar to tiksim galā, sākot atpazīt ienaidnieku sevī, tad tas nozīmē arī sekmīgi cīnīsimies un beigu beigās arī uzvarēsim. Un Dievs tad mums palīdzēs. To es varu apsolīt kā garīdznieks, kas ir aicināts un iecelts no viņa baznīcas. Tuvojieties Dievam un Dievs tuvosies jums, saka svētie raksti. Izsakoties varbūt bez patasa šos vārdus, mazliet pārdefinējot, ne, bet pārfrāzējot, tuvojieties baznīcai ar tās dievišķo mācību, ar dievišķiem noslēpumiem, un jūs kļūsiet arvien veselīgāki cilvēki, gan savā dvēselē, gan arī savā miesā. Kara laukā tu un kara laukā es. Brīdī neatļauj, lai spēlēt atslēpties sirdī. Kalniem pāri, citi kalni ar vieglu soli pāri pie, ar vienu soli. Ar vienu soli pāri, ar vienu soli pāri, ar vienu soli pāri. Cīņā, karstuvā, jūs nenošķīrāt viss. Mācās, uzvara, lai lieli upuri esi. Kalniem pāri, citi kalni būs. Ar vienu soli pāri pie, ar vienu soli, ar vienu soli pāri, ar vienu soli pāri pie, ar vienu soli.